Labrīt. Bet pirms iesim pie praktiskām lietām, nedaudz arī paskatīsimies vienkārši šo teoriju. Kāpēc vienkārši mēs arī mūsu organizācijā kaut kādā mērā nonācām līdz Oracle Apex šiem low-code izaicinājumiem, risinājumiem. Tad viena no lietām, ko mēs skatījāmies, ir šie digitalizācijas izaicinājumi. Visur saka digitalizēties, digitāli transformēties. Un tad, ja paskatāmies šodien uz šo publisko sektoru, tad bieži vien, ko mēs redzam, ir ļoti forši strādājoši, bet tajā pat laikā novecojuši šī risinājuma. Un tas lielā mērā apgrūtina kaut kādu jaunu pakalpojumu ieviešanu, jaunu pakalpojumu digitalizāciju. Un, tad mums ir šie risinājumi novecojuši. Nākamais loģiskais solis ir vajadzētu viņus modernizēt. Bet tad, kad mēs skatāmies, kā viņus modernizēt, tad mēs saskaramies vienkārši pret otru tādu būtisku izaicinājumu, ka mums šeit inovācija budžets ir ļoti mikroskopisks. Kā jau Valdis minēja, tad it kā mēs visi gribētu eksperimentēt, bet ir kultūra, vienkārši, kur mēs uzņemamies nulles risku. Ja mums pretī atnāks vienkārši valsts kontrole pateiks, ka tas, ko jūs radījāt un izmetās miskastē, eksperimenta rezultātā un ieguvāt zināšanas, tas ir slikti, ļoti slikti. Līdz ar to vienkārši šie inovācija budžeti, ja kaut kur viņi tiek sagarbināti, kaut kur no kaut kādiem budžeta pārpalikiem salasīti kopā, kaut kā paslēpti zem citām programmām, tad viņš ir diezgan salīdzinoši maziņi. Un tad vēl vienkārši, lai to situāciju nedaudz padarītu burvīgāku, mums ir diezgan stingri ierobežojumi gan uz datu drošību, gan uz pašu risinājumu drošību. Tur mēs vienkārši varam no vienas puses būt priecīgi, ka mums šādi ieteikumi un vadlīnijas ir, bet no otras puses vienkārši šī mākoņa adaptācija, kur mēs varētu nosacīt vieglāk eksperimentēt ar mazākiem izdevumiem sākotnējiem, ļoti bremzē šo mākoņa adaptāciju. Un tam par virsmu vēl nāk pēc tam, labi, jums ir neliels budžets inovācijai, varbūt varat paspēlēties kaut kur mākonītī, kaut kur, cerams, kaut kad tuvākā laikā būs valsts federētais mākonis pilnvērtīgāks. Un tad mums vajag šo digitālo transformāciju. Bet kamēr mums vēl nav šī eksperimentēšanas kultūra, un tas, ko Aldis minēja, vienkārši apzināšanās, ko mēs gribam panākt, kā mēs gribam panākt, te ir grūti runāt par digitālo transformāciju, un tad bieži vien mums sanāk vienkārši digitalizācija, bija process papīra bāzēts kaut kāds Excelīts, un tad mēs vienkārši esam veiksmīgi spējīgi viņu digitalizēt un to pašu procesu replicēt ļoti daudz eksemplāros ļoti ātri. Un atgriežoties vēl nedaudz pie tā normatīvā regulējuma, tad, principā, tas kas diezgan tā būtiski ierobežo, ir ministra kabineta noteikumi, kas nosaka vispārējās tehniskās prasības, kas atsaucās uz varam specializētajām tehnoloģiskajām arhitektūras vadlīnijām, no kurienes, principā, izrīt vairāki principi, kur, manuprāt, tie būtiskākie arhitektūras principi ir, ka visiem risinājumiem jābūt atvērtā koda risinājumiem. Šī tēze jau ir vienkārši arī atvērtā koda asociācijā nedaudz apstrīdēta, novērtēt. Manuprāt, tas galvenais mērķis ir skatīties pēc iespējas izmaksu optimālākiem risinājumiem. Nevienmēr tur vajag obligāti atvērto kodu, lai gan arī mūsdienās daudz ko var izdarīt ar atvērto kodu. Tad integrācijām izmantojam standarta protokolus. API vienkārši netaisam vienas liels modulāras sistēmas, taisam viņas mikroservisos, tad izvietojam viņas visu šīs izvietotās mikroservisus valsts mākonī, kur, diemžēl, pretī vienkārši mēs pastamies, kādas mums ir iespējas, tad valsts federētais mākonis šobrīd, ko mums piedāvā, pēc būtības tas ir virtuāla mašīna noma lielā mērā. Ar izņēmumu ir Latvijas radio un televīzijas centrs, kur arī daži pakalpojumi, kā datu objektu glabātuve. Un šie normatīvie regulējumi mums arī diezgan būtiski ierobežo. Un tad jautājums vienkārši, ko mēs varam darīt, kādas ir iespējamās risinājumi, tad principā tā pieeja, lai varētu sākt eksperimentēt, sākt iteratīvi izstrādāt, arī turpat mūsu organizācijas iekšēnē ir izmantot tā saucamo Rapid Application Development, sena lieta, kur principā mēs no sākuma veicam kaut kādas augsta līmeņa analīzi, kaut ko sazīmējam, kādas formas mums vajadzētu, tad realizējam viņus, uztaisam šos prototipus, tad visu laiku arī visu cauri iterējamies. Kamēr mēs nonākam pie kaut kāda saprotama rezultāta, tad jau mēs varam iet tālāk vienkārši piesaistīt uz pašu standarta konsultants, kas mums uzrakstīs labāku specifikāciju, konkrētāku specifikāciju, jo mēs paši jau būsim iekšēji organizācijā
iziterējušies un sapratuši, ko mums īsti vajag sasniegt, kas ir tas vēlamais rezultāts. Vai process tur ar solīšiem 1, 2, 3, 4 bija tas labākais, varbūt tomēr 1, 4, 5 tās būtu tas labākais process. To mēs tā kā nedaudz vēl varēsim paši saprast. Un tad jau mēs varam iet pie konsultantiem un pateikt, hei, mūsu process, mums vajag tagad izsludināt konkursu, lai šo te visu ieviest. Tad tās pieejamās platformas, populārākās platformas, lai varētu veikt šo te Rapid Application Developmentu, Hans jau arī minēja, nāk no Microsoft Power platforma, kas ir ļoti jauka un arī ļoti ērta. Tad ir citi rīki arī kā Mendix un Appian, un ir Oracle Application Express, Oracle Apex, kas arī ir pieejama šī platforma. Es paņēmu šīs nosaukums no Gartner pēdējiem pētījumiem, kādas ir tās populārākās platformas, un tā nianse, kas parādās, ka Microsoft, tas Appians un Mendix, viņas ir pieejams tikai mākonī. Jums nav pieeju šiem publiskajiem mākonim jūsu organizācijas iekšēnē, tad jūsu situācija kļūst nedaudz sarežģītāka. Oracle Apex pēc būtības, ja jums jau ir kaut kas no Oracle infrastruktūras pieejams, jums ir Oracle bāze, tad jums ir pieejams arī Oracle Apex, kas būtu atcerēties bez papildus ieguldījumiem. Tur licences nevajag, tas ir bezmaksas iespēja, kas ir iekļauta jebkurā Oracle databāzes versijā, tajā skaitā arī bezmaksas databāzes versijā, jūs to varat izmantot. Tad, kad esat izvēlējušies šo te platformu, tad otrs būtiskais jautājums, kas jāņem vērā, vienkārši arī veicot šo te eksperimentēšanu, pēc tam tālāk virzēšanos uz produkciju, ir saprast vienkārši, ka no vienas puses man jāskatās, kāds būs iespējamās risinājuma ieviešanas izmaksas un iespējamais ātrums. Un no otras puses savukārt man ir jāapstās vienkārši, cik daudz es varu kontrolēt un cik elastīgs šis te risinājums būs. Ja es runāšu, vispār šis te no-code platformas, no-code platforma lieta, tad es varu diezgan ātri, ja man vajag kaut kādus, 3 Excel salikt iekšā šajā te low-code platformā iekšā, tas būs ļoti ātri, bez īpašas izglītošanos, nostīšos pāris YouTube video, varēšu to arī visu smuki izdarīt. Bet tā kontrola, ko es tur iegūšu, kas tur apakšā īsti notiek, būs diezgan sarežģīta. Savukārt, ja man vajadzēs jau nedaudz kaut ko sarežģītāk, visdrīzākais man vajadzēs piesaistīt arī kaut kādas izstrādātājs, ar vienkārši pašmācību nesanāks. Arī nākamais demo, kas būs, tas arī jāatzīst, tas nebija tā, ka es to 5 minūtēs uztaisīju. Tas nedaudz vairāk laika prasīja, kaut kāds pāris dienas palasīt, kaut kādas šos te dokumentāciju, saprast vienkārši, kas un kā strādā, paeksperimentēt, un tad gala beigās tomēr kaut kas sanāca. Un, ja mēs gribam uztaisīt pilnībā tādu risinājumu, ko mēs varam kontrolēt, tad drīzākais mums vajadzēs rakstīt kodu, taisīt tā saucamo custom developmentu, tur mēs visu līdz pašai pēdējai kodu rindiņai arī kontrolēsim, bet atbilstoši arī šīs te izmaksas būs augstākas un arī ieviešanas ātrums salīdzinoši būs augstāks. Ja es pastos uz šīm te pašām platformām, ko es pirms tam minēju, tad kādu spektru man pārklāja, tad kāpēc vienkārši iemesls, kāpēc man patīk Oracle Apex, pēc būtības es varu taisīt pilnīgi bezkodu, varu taisīt, importēt tos pašus Exceļus un dabūt jau gatavu risinājumu, ar ko es varu sadarboties ar citiem kolēģiem. Es varu izmantot jau kaut kādas papildus iespējas, un ja man galīgi gribās visu uzrakstīt kodā, es arī to visu varu izdarīt kodā un sarakstīt ļoti daudz kodu rindiņas, ko, es šodien jau vairāk negribu. Citas platformas kaut kādā brīdī kaut kur apstājās, Microsoftam, šīs Power platforma apstāsies kaut kur pie mazkodu, laukodu risinājumiem. Es gribat kodēt, protams, ir .NET platforma pieejama, tur jūs visu varat darīt. Ar Mendix jau būs un Appian nedaudz sarežģītāk aiziet uz pilnīgu šo te risinājumu. Tad jautājums, kad vispār izmantot šīs low-code platformas? Vienkāršāk atbildēt, kad es viņas viennozīmīgi neizmantošu.
Ja man būs risinājums ar ļoti specifisku lietotāju interfeisu prasībām, sarežģītas darba plūsmas, kur man viņas visu laiku ir jākontrolē, jāizprot, kāpēc kur kaut kas uzkāries, tad visdrīzākais es nekad nerekomendētu jums to visu izmantot. Teiksim, tāds vienkārši piemērs varētu būt akcija reāla laika tirdzniecības platforma, tur ar low-code to visu uztaisīt būtu ļoti interesanti. Bet, manuprāt, neiespējami. Kad es varbūt šos platformas izmantotu, tad tas varētu būt, tā kā man vajadzīgs kaut kādas publiskās iesaistes engagement platformas vai, teiksim, publiskajā sektorā, ko es skatos, un ne tikai publiskajā sektorā, kaut kāda novecojuša risinājuma modernizācija. Kad man ir zināms datu modelis, kad man ir zināms process, ko es gribu sasniegt, tad es šo risinājumu lokālu platformu ļoti labi var izmantot, skatīties, kā man strādāja vecajā sistēmā un mēģināt ātri to replicēt šajā jaunajā risinājumā, modernizētajā risinājumā, izmantojot šo lokālu platformu. Kā piemēri, ko mēs varam pieminēt vienkārši, kur tas arī bija jautājums, vai mēs izmantosim vai neizmantosim šo Oracle Apex. Tāpat mūsu Latvijas ir valsts ieņēmuma dienesta maksājuma administrēšanas sistēma, kur tā, ka šo projektu sāka realizēt, vajadzēja modernizēt vecu sistēmu, un parādījās jautājums, kā precīzi, kādas tehnoloģijas izmantot. Un tad, aizbraucot, iepazīstoties ar mūsu igauņu kaimiņu pieredzi, tika nonāks pie secinājuma, izmantosim šo Oracle Apex, kas ļauj vieglāk šo visu realizēt. Un kad es viennozīmīgi izmantot šīs lokālas iespējas, ja man varbūt kaut kāds vienkāršs standarta procesiņš, case managements, request managements, kaut kāda vienkārši procesa digitalizācija un automatizācija, tad tas būs vienmēr tā pirmā izvēle, ko es izvēlēšos un rekomendēšu kā tehnoloģisko platformu, jo tad man mazāk vajadzēs vispār rūpēties par šo pašu realizāciju, nevajadzēs daudz domāt, kaut ko pamācīšos, prasīs kaut kādu nedēļu, divas iemācīties šo platformu, bet varēšu sākt eksperimentēt un darboties, un tad jau attīstīt šo procesu līdz vidēji sarežģītam, un tad jau atkal tālāk domāt, vai tā platforma būs pietiekama, arī tā, ka es nonākšu līdz pilnīgi sarežģītai, vai nebūs pietiekama. Un te jau vienkārši izdarīt šo izvēli, bet tas atkal prasa kaut kādu risku uzņemšanos, kad beigās tomēr to tehnoloģisko platformu nolikšu to plauktā un arī veikšu šo eksperimentēšanu, un kad kaut kas tur sanāks, kaut ko es izmetīšu ārā, un arī labi, ka tā. Piemēram, vienkārši šiem vienkāršākiem procesiem. Eģiptē elektrības ministrija ir tāda, izrādās, izmanto arī visu incidentu apstrādēju, kad klienti zvana viņiem un saka, man nav elektrības, tad, principā, šī risinājums viņam ir uzbūvēts uz Oracle Apex. Tāpat arī ASV slimību kontrolas un profilakses centrs CDC izmantoja šo pašu risinājumu, lai uztaisītu tas, kas mums bija. Es neatceros, kā mums saucās Covid tā lietotne. Viņiem bija līdzīgi, un tā arī bija uztaisīta šajā Oracle Apex platformā, jo tur šīm platformām ļoti bieži ir iespējams vienkārši taisīt gan mobilās lietotnes, pseidomobilās lietotnes, gan arī normāls risinājums. Tad, teiksim, Amerikā šo arī izmantoja kā šo iespēju. Tagad nedaudz pastītos demonstrācija, ja var video palūgt uz zāles. What is a workflow? Tā ir vecā versija. Nav nosinhronizējies video. Labi, tas bija šis oficiālais. Principā, teiksim, mēs pastamies, kā izstāsta šī Oracle vide. Tad ir kaut kāds šis izstrādes vide tīmeklī, webā, kuras diezgan vienkārši var veidot tos pašus workflows procesus. Tas, kas man jāapsaka, vienkārši kaut kādu nosaukumu būs. Un arī, teiksim, šis pats Oracle Apex atbalsta šo procesu versionēšanu, kas ļauj izstrādāt jaunas versijas, paralēli darbināt versiju 1, versiju 2, un tie procesi, kas būs uzsākušies versijā 1, arī pabeigsies šajā versijā 1. Savukārt tie procesi, kas uzsāksies jaunajā versijā, tad viņi turpinās dzīvi šajā jaunajā versijā. Un te var arī ļoti labi redzēt,
kā, teiksim, var pievienot kaut kādas jaunas aktivitātes, mainīt šo visu darba plūsmu. Principā pagaidām nekāds kods īsti nav rakstīts, bet, ja mēs gribam uztaisīt šādu gala beigās, tur mans vērtējums kaut kādu nedēļu, principā, arī lasot vienkārši visus tutoriāļus, principā jums vajadzēs patērēt, lai to visu uztaisītu. Bet principā ir ļoti jauki redzēt vienkārši, ka visi šie rīki darbojas. Labi, tur tālāk neiesim. Bet tajā pat laikā, ja mēs skatāmies, kāda mums varētu būt izaicinājumi, tad viens no tiem galvenajiem izaicinājumiem, ja jūs domājat par Oracle Apex platformas ieviešanu, ir jābūt puslīdz skaidram šim datu modelim. Ja, teiksim, Power platforma vairāk ir kaut kāda modeļa bāzēta, tad Oracle Apex vairāk ir tāds datu centrisks, uz datu modeļa balstīts risinājums. Un jums ir jābūt skaidram, ko jūs apmēram šajā digitālajā transformācijā, digitālajā procesā vēlaties apstrādāt un ko jūs vēlaties sasniegt. Un arī procesam ir jābūt apmēram skaidram, kur ir sākums, ar ko šis process sāksies, kādas būs iekšā darbības, ko vajag automatizēt, kur vajag tomēr kaut kādu cilvēku iesaisti. Apex platformā šīs visas iespējas ir. Tajā pat laikā ir jāsaprot. Un tad viennozīmīgi, kā to arī uzlabot, ir šis iespējamais risinājums, kā skatīties šo uzdevumu kā tādu, ir izmantot šo pašu prototipēšanas un iteratīvo pieeju. Paeksperimentējiet, padarbojieties un viennozīmīgi atcerieties par to, ka meklējiet vienkāršāko strādājošo risinājumu. Nevajag uztaisīt uzreiz ļoti superīgu risinājumu. Šajās lamatās es iekritu arī gatavojot demo. Tāpēc viņš nav līdz galam nonācis, sāku gatavot demo pagājušu piekdienu, domāju, uztaisīšu procesu no 5 soļiem, tad es jums parādīšu, katru smuki tur pielikt papildus soļus klāt. Varētu pielikt vēl vispār Google autorizāciju publiskiem lietotājiem. Ar Google autorizācijas pavadīju līdz svētdienas vakaram. Es sapratu, tā, labi, šito vairs nav laika risināt. Ejam tālāk ar vienkārši kaut ko. Tāpēc vienkārši meklējam vienkāršāko strādājošo risinājumu, eksperimentējam, saprotam, kaut kas nesnāk, tad doliekam vēlamā iespēju kastītē un darbojamies tālāk. Būtiskais, kas būs vajadzīgs, būs nepieciešams šīs investīcijas darbinieku apmācībā un pārmaiņu vadībā. Ir jāsaprot vienkārši, ka kultūras izmaiņas nenotiek vienkārši tāpat. Ir vajadzīga spēcīga organizācijas vēlme to darīt, un šīs pārmaiņas ir jāvada, ir jāveic darbinieku apmācības, jāveic darbinieku iesaistes, jārāda šīs iespējas un tā tālāk un tā joprojām. Un viennozīmīgi vienkārši tas, kas ir nepieciešams, ir atvēlēt laiku darbinieku apmācībām. Jo vēlēs vai nē, ja inovatīvi uzņēmumi, mēs gribam būt plus-mínus inovatīvi uzņēmumi un organizācijas, mums ir visu laiku jāmācās. Nav tā kā labs piemērs, bet arī tas pats biedrs Ļeņins teica, vienkārši mācieties un vēlreiz mācieties. Diemžēl šajā punktā man ir jāpiekrīt, vispār jau vienkārši varam aizmirst. Tad, kā to izdarīt, vienkārši, kur mēs varam apmācīties par šīm platformām? Mēs varam izmantot gan vietējos resursus un iespējas, gan arī ļoti daudz ir pieejams tiešais apmācības resursus, YouTube, blogi un tā tālāk un tā joprojām. Vietējie resursi attiecībā uz Oracle Apex tagad Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Viļņas Tehnisko universitāti, Dublinas universitāti kā reiz radījuši kursu priekš bakalauriem par šo Oracle Apex un Rapid Application Development. Tā kā es domāju, ka ir iespējams aiziet pie Jāņa Grabja un sarunāt arī kaut kādu ekspresu apmācību saviem darbiniekiem tieši tikai par vienu šo tēmu. Tā kā tās arī ir papildus iespējas. Tad atbild vienmēr šī organizācijas kultūras maiņa, kas paredz mainīt šo fokusu no IT inovācijām, ka mums veca sistēma, mums vajag viņu atjaunot, tad skatāmies uz šo biznesa inovācijām, ko mēs ar to atjaunošanu gribam sasniegt, kādi būs tie mūsu nākotnes darbības modeļi, kādas būs tas mūsu nākotnes biznesa iespējas un spējas, kas mums ir jārada. Un viennozīmīgi veicināt šo IT un biznesa sadarbību. Ļoti daudz, kur vienkārši organizācijas, ne tikai publiskajā sektorā, bet
Arī tas pats piemērs ar SEB banku, kuras personīgi saskāros. IT vispār nezinu, kas notiek karšu biznesā, kam zvanu un sūdzos, ka man principā tai būs jāmaksā par kartes atjaunošanu, par to, ka SEB bankomāts norīja SEB karti. Es tā biju pilnīgi šokā. Tas ir kā, un tad es pēc tam aizgāju pie drauga, kurš strādā SEB bankā. Es saku, tur tā sistēmā vienkārši viņiem ir pateikts, ka uz šādiem jautājumiem jāatbild šādi. Tur nekādā veidā ne biznesi strādā kopā, ne IT ar biznesu strādā kopā. Kaut kāds biznesa departaments izdeva prasības, šitādu ieteikumu izdarīt, šitā mums tas process ir jādara. Beidzot to, kas kartes tur vairāk no viņiem neizmantoja. Un tas, principā, arī īsumā no manas puses arī viss. Varētu parādīt to demonstrāciju, bet tas droši vien nedaudz jau atsevišķi, jo tas prasīs vairāk laika, lai kaut ko tādu saprātīgi uztaisīt. Tur vajadzētu kaut vismaz 1,5 līdz 4 stundas, kur mums vienkārši tik daudz laika nav, lai tā pilnīgi soli pa solim iziet cauri un to visu parādītu.